Hello, humans! Runājot par eksāmenu trešo daļu par objektu orientēto programmēšanu. Tur tātad, kā jūs jau zināt, ir divi uzdevumi, un abus divus mēs viņus esam jau, protams, izņēmuši krustuši ķersu, bet ņemot vērā, ka daži no jums kaut kā nepaspēja dažreiz uz konsultācijām, un daži no jums, acīm redzot, sēž ar acīm vaļā, bet ausīm ciet, ja? Tātad ritenīts griežas, bet kāmīts jau sen ir nomiris, tad attiecīgi būs vēl arī viens šis te papildus video, kurā mēs aplūkosim, kā veidot trešās daļas, jeb objektu orientētās programmēšanas, otro uzdevumu. To, kas ir tas garākais ar robotiem, klucīšiem un tā tālāk. Nu, first things first, pirmais tātad, kur vispār atrast šo te uzdevumu, tātad mēs ejam, un kur atrast visus uzdevumus, mēs ejam uz vists.gov.lv. Un tātad vists.gov.lv mēs skatāmies, kur ir vispārējā izglītība. Valsts pārbaudes darbi. Un šeit ir tāda sadaļa iepriekšējo gada valsts pārbaudes darbu uzdevumu. Mēs viņu klikšķinām, un mēs varam izvēlēties pilnīgi jebkuru gadu un paskatīties tātad iepriekšējos uzdevumus. Tā kā programmēšana ir bijusi tikai 2022. 23. gadā, jo šis vēl tātad nav bijis, tad mēs klikšķinām attiecīgus pagājušo mācību gadu, klikšķinām uz vidusskolu, un tad tinām uz pašu leju, jūs redzēsiet, ka šeit mums ir, programmēšanā tātad mums ir paši uzdevumi PDF formātā, un šeit ir arī vērtēšanas kritērija PDF formātā. Ļoti ieteiktu paskatīties abus divus, jo pēc vērtēšanas kritērijiem, close enough, jūs varat saprast tātad, ko no jums īsti sagaida, kādā veidā jums te uzdevumi būtu jārisina. Bet mēs iesāksim, protams, loģiski ar pašu uzdevumu, un uzdevums tātad, es jums iemetīšu arī linku video aprakstā, bet, ja jūs nospiestu uz pašiem eksāmenu uzdevumiem, tad jūs redzēt šādu te PDF failiņu no 10 lapām. Pirmā daļa ar paskaidrojumiem, otrā daļa ar paskaidrojumiem, un ir trešā daļa. Tātad pirmais uzdevums par tām mašīnām, OP, ja, un tad tālāk otrais garais uzdevums par robotiņu iepakošanas. Lai būtu ērtāk, attiecīgi es viņu jau pārrakstīju teksta formātā, un mēs strādāsim vienlaicīgi skatoties, tātad man ir teksta aprakstīņš sadalīs ekrāns divās daļās, teksta aprakstīņš apakšā, un augšā mēs rakstīsim kodu. Kā mēs? Es rakstīšu, jūs klausīsieties. Un vēl viena lieta, tātad, tad, kad būs eksāmens, joprojām ir tā, ka jūs drīkstat izmantot W3 Schools. Tātad, un W3 Schools, ja gadījumā jums eksāmena laikā kaut kas aizmirstas, neatceraties jūs kaut kā tur lietiņu, ja, tad mēs W3 Schools varam ieslēgt, tātad Pythons, ja, un mēs varam notīt uz tur, kur ir rakstīts classes un objects. Tātad classes, objekti, jā, tātad tas viss ir šeit. Šeit mazliet zemāk ir arī mantošana, inheritance, jā, un polimorfisms un tādas lietas, jā. Tātad, principā, visa pamata informācija W3 Schools arī ir. Ja gadījumā jums uznāk kaut kāds brain freeze, brain farts, jā, tātad nesēžam, nebremzējam, ieejam iekšā W3 Schools, meklējam info. Tad atgriežamies pie mūsu uzdevuma par robotiņu. Tātad noliktavā ir robotiņš vajadzīgs, tur ir tātad jāveido no klucīšiem bloki, un viens bloks varētu būt no 1, 2, 3 vai 4 klucīšiem. Tātad, protams, ka šis ir jāizlasa uzmanīgi, bet principā pārējam uzdevumu viņš jums īsti sevišķi nepalīdzēs. Jo tālāk, tur, kur mēs sākam jau ar 2.1, šeit ir ļoti skaisti pastāstīts, kas ir jādara. Tātad, kādai jābūt klasei, kādām jābūt metodēm un tā tālāk. Ja? Tātad, un ko mums saka? Mums saka definēt klasi kubs, kurā ir tur kaut kādas tur īpašības. Ja? Tātad, un lai definētu, viss, kas mums ir jāraksta, tas ir class un attiecīgi nosaukums kubs. Tātad, klase kubs. Viss, jūs esat ieguvuši vienu punktu. Un tālāk īpašības. Tad, kur mēs definējam īpašības? Īpašības mēs definējam iekšā konstruktorā, jeb inicializācijas metodē. Ja? Tātad, ja jūs redzēsiet tādus vārdus kā konstruktors vai inicializācijas metode, tas ir pilnīgi viens un tas pats, un tā ir nelaimīgā metode definite.
Ja? Nekas cits tas nav. Uztaisīsim bišku lielāku, ja? Tātad, un definite metodē, kas mums ir obligāti? Obligāti mums ir atslēgu vārds self. Nejauciet savu galvu ar citiem atslēgu vārdiem, izmantosim self, dzīvosim laimīgi. Tātad mums ir vajadzīgs kas? Malas garums centimetru. Malas garums centimetros, viena īpašība mums ir vajadzīga. Un attiecīgi krāsas nosaukums. Tātad, obligātais priobligātais atslēgu vārds self. Viņš ir visām metodēm, kuras mēs taisam iekšā klasē. Un nākamais tātad garums un krāsas nosaukums. Teiksim krasa, lai būtu tā. Un tātad, ko mēs darām iekšā, mēs logiski uzreiz piešķiram tā kā tas ir konstruktors, inicializators, mēs uzreiz piešķiram tam veidojuma objektam viņa īpašības. Tātad self garums, vienāds garums. Un tieši tas pats ar self krasa, vienāds krasa. Neaizmirstam nekādas garumzīmes, nekādas mīkstinājumzīmes, ja? Tātad garumzīmes un mīkstinājumzīmes ir tikai tur, kur mēs rakstam tekstu. Teksts ir pēdiņās, right? Tālāk. Tālāk mums ir metodes, labi, teiksim ar metodēm, turpināsim. Tātad metodes tās ir vienkārši funkcijas, kas tā arī saucas def, jada something, vienīga atšķirība ir tāda, ka tā funkcija atrodas iekšā klasē, tāpēc viņa saucas metode, that's it. Mums ir jāuztaisa metode aprekināt tilpumu, mums tas ir rakstīts, mums ir rakstīts uzdevumā, ja, kā saucas metode. Un tātad šī metode viņa aprēķina un atgriež veselu skaitli, kuba tilpumu kubikcentimetros. Tātad aprēķina un atgriež veselu skaitli, ja? Tātad self, un kas mums tur būs? Tātad, kuba tilpums, tā būs garums reiz garums reiz garums. Mēs pieņemsim, ka mūsu objektā jau ir iebūvētais garums, ja? Tāpēc mēs pateiksim, ka tilpums vienāds, tātad self garums, tātad, lai man nevajadzētu rakstīt self garums reiz self garums reiz self garums, kas ir baigi daudz teksta, tātad, tad attiecīgi es viņu kāpinu ar 2 zvaigznītēm pakāpē 3, kas ir kubs. Un tā kā mums ir pateikts atgriež veselu skaitli, tad attiecīgi atgriezt, mēs atgriežam ar funkcijā ar atslēgu vārdu return. Tātad funkcija atgriež kaut kādu rezultātu. Tātad return tilpums. Un attiecīgi, kas vēl būtu jāizdara tā, kā mums ir pēc pareiziem tādiem skaistiem nosacījumiem, mums tas viss jānoformē, tad lūdzu neaizmirstiet kaut kur arī pielikt, ko? Komentārus. Tad, piemēram, šeit mēs varam pierakstīt metodē, kas aprēķina kuba tilpumu, tad varat rakstīt pēc formulas, blā, blā, jada. Tātad šī varētu būt attiecīgi metode, kas inicializē objektu, jeb tas ir konstruktors. Tātad, es varbūt nedzēsīšu, bet iesim tālāk. Un līdz ar to, ja jūs esat izdarījuši kaut vai šo te, jums jau ir tātad 1, 2, 3 punkti. Tātad 3 punkti no, cik tur bija par šito uzdevumu? Just a sec. 3 punkti no 32, jau kaut kur kustamies. Tālāk. Vēl mums ir jābūt metodē, kas likvidē objektu un ekrānā izvada paziņojumu, ka objekts ir likvidēts un paziņojumā norāda arī likvidētā objekta krāsu. Tātad, ja jau mums ir metode, kas inicializē, jeb izveido objektu, tātad tā ir definite, tad ir arī iebūvētā metode, kas šo objektu iznīcina, un tā būtu def del. Jā, tātad tas ir pretstats inicializatora konstruktoram, tas ir pretstats inicializācijas metodē. Tātad init uztaisa objektu un piešķir visas sākotnējās vērtības, kuras jūs tur esat sačakarējuši iekšā, un attiecīgi del, faktiski, ja viņu mēs šeit atsevišķi neizsauktu un netaisītu, tad viņš nostrādātu tad, kad programma beidz savu darbību un objekts tiek iznīcināts, un tad tiek izsaukta šī funkcija del. Bet mums viņa šoreiz ir jāuzraksta arī ar rociņā, tāpēc, ka mēs tur ķipa ieliksim kaut kādu savu papildus domu. Un ko mēs ieliksim? Mēs tātad izvadīsim informāciju par
tātad likvidē objektu un ekrānā izveda paziņojumu, ka objekts ir likvidēts. Paziņojumā norādot objekta krāsu. Tātad tā mēs arī pateiksim, objekts ir likvidēts. Kaut vai, piemēram, tā krāsa bija self krāsa. Tātad, upsīs, objekts bija likvidēts, viņam bija tāda un tāda krāsa, ja? Un, protams, ka neaizmirstam arī pielikt klāt šeit kaut kādu komentāru, ja? Tātad metode, kas nodzēš objektu, vismaz, ja neko citu, vismaz tādus pielieciet, ja? Komentārus. Tā, un tad tālāk metode, kura inicializē klases kubas īpašības, tā ir tā pati nelaimīgā metode init. Tā mums jau ir. Jā, tātad šo es nodzēsīšu nost, metode, kas likvidē metode, kas inicializē mums ir, es viņu nodzēšu nost. Aprēķināt tilpumu mēs uztaisījām, nodzēšu nost. Un definēt īpašības es biškucīti vēl atstāšu, jo jums vajadzēs vēlāk, jā. Tā, labi, ejam tālāk. Tālāk mums ir jāizveido klases kubas konstruktoru, kas veido saņemto datu kontroli. Tātad, tas pats inicializators vien ir, jā. Bet, kas notiek? Šim te konstruktoram ir jāpārbauda, vai malas garums atbilst nosacījumiem. Un attiecīgi malas garums, ja mēs paskatīsimies bišķi augstāk, tātad malas garumam ir jābūt no 2 līdz 10. No 2 līdz 10 ieskaitot. Tātad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja viņš ir mazāks vai lielāks, tad mums attiecīgi ir jāizvada paziņojums, sorry, nepareizi vērtība or something, un jāuzliek minimālā vērtība, kura atbilst nosacījumiem. Atbilst nosacījumiem. Kāda ir minimālā vērtība, kas atbilst nosacījumiem? 2. Es ceru, ka pareizi atbildējāt. Sāku justies kā Dora the Explorer. Tātad, ko mēs darām? Mēs atgriežamies uz metodi init, un pirms piešķirt self garums vienāds garums, jo mēs tagad tā gluži vairs nevaram darīt, mums vajag pārbaudīt, kāds ir tas garums. Tad mēs pārbaudīsim tātad, ja nu gadījumā garums, ko mēs saņemam tātad inicializējot objektu no lietotāja, ir lielāks par 2, un tajā pašā laikā garums, ko mēs saņēmam kā lielāks vienāds par 2, lielāks vienāds par 2, un tajā pašā laikā garums ir mazāks vai vienāds par 10, tas nozīmē, ka viņš ir vienlaicīgi lielāks par 2, mazāks par 10, tātad viņš ir diapazonā no 2 līdz 10 ieskaitot. Un mēs viņam varam droši piešķirt tātad self garums, vienāds garums. Bet mums vēl šajā gadījumā būtu jābūt daļai else. Tātad, ja garums atbilst visi forši, mēs piešķiram self garums, vienāds garums. Bet pretējā gadījumā, ja nu gadījumā malas garums neatbilst, tad mēs izvedām atbilstošu paziņojumu. Tātad malas garums neatbilst nosacījumiem. Kaut vai. Un attiecīgi mūsu uzdevumā ir teiks, ka mums ir jāuzstāda minimālā nosacījumiem atbilstošā vērtība, un mēs jau vienojamies, ka tas ir 2. Tātad self garums vienāds 2. Easy peasy lemon squeezy. Krāsu mēs neaiztiekam, jā, tā arī, lai paliek self krāsa vienāds krāsa. Tikai skatāmies uzmanīgi, ka if un else, tātad tas ir viena nosacījuma atzarojumi. If un else atrodas vienā līmenī, un attiecīgi self krāsa vienāds krāsa atrodas tādā pašā līmenī, jo tas ir turpinājums. Ja jūs self iedzīsiet zem else, tad jums viņš strādās nekorekti. Tātad self krāsa ir jābūt tādā pašā līmenī. Viņš nav iekšā ne ifā, ne elsā, viņš izpildās neatkarīgi no tā, vai nostrādā if vai nostrādā else. Ciemāriem sakot, neaiztieciet self krāsa, paliek tajā pašā vietā, nekur viņu nedzeniet, ja? Tā. Un tātad šo mēs varam nodzēst, un tātad mēs varam nodzēst arī to, ka definēt klase kubs, jada. Un tagad mums ir reāli jāveido paši objekti, tātad, kur mēs veidojam objektus, tātad objektus mēs veidojam pēc tā, kā mēs esam uztaisījuši klasi un metodes. Pašā apakšā varam atkāpties, varam uzlikt komentāru, tātad objekti, un sāksim veidot. Tātad mums ir jauns objekts kubg, jā, kas pieļauju, tas ir green, jo krāsa ir zaļa. Tātad mēs pasakam, ka tas ir klases kubs objekts, un tātad malas garums ir 10 cm,
un krāsa ir zaļa. Tātad šeit mēs jau varam rakstīt ar iekšā tātad pēdiņās, mēs rakstam ar mīkstinājumu zīmi, garumzīmi vispārējais. Tā, esam uztaisījuši šito dzēšanu nost. Hopā vēl viens punkts, easy peasy lemon squeezy. Nākamais izveidot vēl vienu objektu, kubu R, kura krāsa ir sarkana, cim redzot red. Tā arī rakstam kubu R, tātad atkal tas ir klases kubs kaut kāds objekts mistisks, jā, malas garums viņam ir 1 cm un krāsa ir sarkana. Viss izpildīts, dzēšam nost. Tātad objektu izveidošana ir tik vien darba tur vien ir, jā, burtiski pāris tikai simboliņu. Nākamais, izvadīt ekrānā objekta kubu G krāsu un tilpumu. Tātad print. Un mēs varam izvadīt divās rindiņās, varam vienā, kā jums tur vērtāk, es izvadīšu vienā, jā, lai ilgi nečakarētos. Tātad kubu G krāsa un tilpumu, jā. Tātad kubu G, mēs izsaucam metodi aprēķināt tilpumu un neaizmirstam tātad metodē aprēķināt tilpumu, beigās tukšas iekavas ielikt, jā, jo tā ir metoda, viņai tās iekavas vajag. Un automātiski mūs viss izvadīs, jā, kad pabeigsim ar šiem te objektiņiem, pamēģināsim palaist programmu, paskatīsimies, kas būs. Un tātad tas ir izdarīts. Un nākamais izvadīt ekrānā objekta kubu R malas garumu. Tātad atkal izvadīt uz ekrāna parastais printiņš, kubu R, malas garums. Jā, tas ir viens punkts. Un tālāk sākas bišķucīt sarežģītāk, tālāk sākas tāda lieta, ka mums ir jānodzēš objekts kubu R, ja. Ir kā jau gribētos izsaukt to metodi del, ja, bet tas nebūs īsti korekti. Metode izsauksies automātiski, ja mēs viņu nodzēsīsim. Un vienkāršākais variants, kā viņu nodzēst, jā, tātad ir izsaucot iebūvēto Pythonā, tātad atslēgvārdu del. Ar viņu var dzēst visu kaut ko, tajā skaitā objektus, tajā skaitā vērtības visāds, ja. Un šī te del, viņa automātiski izsauks mūsu metodi del no klases, izvadīs atbilstošo paziņojumu, viss būs forši. Un tālāk mums ir, tāds šis punkts ir izdarīts, mums ir jāpārbauda, vai objekts kubu R, tātad ir jāpārbauda, ka viņš vairs nav pieejams, un atbilstošu paziņojumu ir jāizdod ekrānā. Un it kā jau gribētos rakstīt if else uzreiz, jā, tātad. Varbūt es jums arī uzrakstīšu tātad, jā, tātad gribētos rakstīt, ja gadījumā kubu R, piemēram, ir vienāds ar none, kas principā tātad viņš neeksistē, tad mēs it kā varētu izvadīt paziņojumu, ka objekts neeksistē. Tīri teorētiski gribētos jau darīt šādi. Bet tīri praktiski, ja mēs tūlīt palaidīsim programmu, tad jūs redzēsiet, ka šeit bišķucīt radīsies problēma. Tā, kādu man objektu vajadzēja likvidēt un nodzēst sekundīti, pārbaudīsim. Bija likvidēts, krāsa bija sarkana un attiecīgi šeit vispār nekas nenotiek. Kāpēc? Vēl kur beidzot aizgāja, ilgāk bišķucīt aizgāja, viņš kaut ko man mistiski domāja. Bet aizgāja kļūda, tātad exceptions aizgāja. Kubu R is not defined. Tātad uz doto momentu ir tā, kad tā kā es izsaucu del, atslēgvārdu del, tātad funkciju uz to kubu R, viņš viņu vienkārši izdzēsa ar visām panskām. Līdz ar to arī pats nosaukums vairs neeksistē. Nav tā, ka viņam iekšā ir vērtība, viņš vienkārši neeksistē. Tāpēc tagad man izmeta exception, kubu R is not defined. Kā mēs varam šito apiet, ja? Tātad mēs redzam, ka mums ir exceptions radies, jeb kļūda. Un apstrādāt kļūdas mēs varam vairākos veidos, un tajā skaitā viens no foršākajiem veidiem, tātad tas ir try catch. Tātad try blokā mēs ieliekam kaut kādu kodu, kuru mēs paredzam, ka viņš varētu izsaukt kļūdas. Tad mūsu gadījumā mēs varam, piemēram, pamēģināt piekļūt kubu R garumam. Tātad print kubu R garums. Un tīri teorētiski es zinu, ka man tas kubu R ir nodzēsts, un es zinu, ka viņš to garumu neizvedīs, viņš izraisīs kļūdu, tātad viņš nevar viņam piekļūt, ja? Un tāpēc šeit es šo kļūdu mēģinu accept, pārkirt šo kļūdiņu,
Un, ja es redzu, ka man radusies ir tāda veida kļūda, tad es izdrukāju, ka objekts neeksistē. Nu, īstenībā, ja tā pa labam šeit vajadzētu to kļūdu apstrādāt un skatīties tikai uz konkrētu, teiksim, ja objekts neeksistē, tad un tikai tad es izprintēšu objekts neeksistē. Bet tā kā man vajag nokirt tikai vienu kļūdu, un es zinu, ka es pārbaudu, vai objekts ir vai nav, piekļūstot viņa garumam, tad es varu pagaidām iztikt lūk ar šādām 2 rindiņām, un principā tas ir pietiekoši. So, try bloks, mēs viņā ieliekam tādu kodu, kuru mēs domājam, ka viņš izraisīs kļūdas, mēs paredzam, ka viņš varētu būt gļukains. Un tad accept blokā mēs ķeram kļūdas un izdodam atbilstošas paziņojumus. Alrighty then. Nu, un tagad, ja mēs palaidīsim programmu vēlreiz, un paskatīsimies, jā, tātad mēs redzam, malas garums neatbilst nosacījumiem, tas ir uz to otro objektu, kur malas garums ir 1, jā. Tad ir zaļa un tilpums ir 1000, tad vēl kaut kāda mistika ar 2, acīm redzot arī kaut ko vajadzēja izdarīt, malas garumu. Tad mēs nodzēsām objektu sarkano kubēru, un līdz ar to automātiski nostrādāja tā metode del destruktors, un tika izvadīts paziņojums par objekta likvidēšanu. Un nostrādāja tātad try catch, try accept konstrukcija, un izraisīja kļūdu. Mēs mēģinājām izprintēt kubēru garumu, kubēra neeksistē, tā tika izraisīta kļūda, un blokā accept, ja mēs uzrakstījām, izvadījām paziņojumu, ka objekts neeksistē. Te jūs redzat vēl vienu paziņojumu, tātad objekts ir likvidēts un krāsa bija zaļa. Tātad tas ir pilnīgi normāli, jo, kā jūs jums teicu jau biškucīti iepriekš, tātad metode del, viņa nostrādā tajā momentā, kad programma beidz savu darbību, objekti tiek likvidēti. Tas nozīmē, ko vienu objektu mēs nodzēsām ar rociņām, izsaucot šeit del, un tātad nostrādāja, lūk, destruktors nostrādāja uz to pirmo objektu, kuru mēs nodzēsām ar rociņām. Tad, kad programma jau beidza savu darbību, ja viņai vajadzēja tikt vaļā arī no otra objekta ar zaļo krāsu, līdz ar to viņa automātiski tātad izdod arī paziņojumu, ka tas arī otrais objekts tika nocēsts. Viss ir normāli, visam tā ir jābūt, nožaši, problēmžaši, no worries. Tātad, šo mēs noņemam, to mēs izdarījām, un palika vēl tātad izvadīt objekta kubg malas garumu. Tātad easy peasy print, kubg garums. Ja ļoti gribās, varat uzrakstīt arī šeit kaut kādu tur tekstiņu paskaidrojumu, kas tas ir, jā, bet, principā varat arī nerakstīt, nekur nav prasīts. Un tad ejam pie nākamā. Es uztaisīšu mazo atstarpīti šeit. Protams, kā šeit būtu jāieliek arī vairāk komentāri, jā, tātad tur, piemēram, pirms del kubēr, tātad objekta kubēr dzēšana, piemēram, jā. Un tad, piemēram, pārbaude, vai kubr eksistē. Kaut kādas loģiskus komentārus jau vajadzētu sarakstīt. Tagad mums ir nākamā daļa, tas ir mantošana. Tātad, un šeit arī pierakstīsim tātad klase bloks, kas manto no klases kubs. Un kā mēs rakstām tātad? Jāuztaisa klase, tātad jauns atslēgvārds klase. Nosaukums mums ir dots, viņai ir jābūt ar nosaukumu bloks. Un iekšā mums ir jāpasaka, ka viņa manto no klases kubs. Kā mēs to sakam? Mēs to sakam iekavās norādot vecāka klases nosaukumu. Tātad, manto uztaisīta, 2 punkti jau ir rokā. Un tagad mums ir jāuztaisa viņai īpašības, ja? Tās privātās pagaidām bišku ignorējam, bet mums ir publiskās īpašības. Tātad, tas ir nosaukums, tā ir forma, tas ir derīgums. Forma, nosaukums, derīgums. Ja mēs palasīsim, mēs redzēsim, ka nosaukumu gan mēs uztaisīsim automātiski, viņam nevajadzētu parādīties inicializatorā. Forma mums gan būs jāpārbauda un jāpieņem. Un derīgums, principā, mēs arī taisīsim viņu automātiski. Bet, paskatoties tālāk, mums ir tātad jāuztaisa konstruktors, kas veids saņemto datu
kontroli. Un tad atkal sākas kaut kāda mistiskā kontrole, nu ne mistiskā, bet kontrole. Mums ir dota noteikta forma, kas ir divciparu skaitlis, un viņam ir iespējamas tikai un vienīgi šīs vērtības. 11, 12, 13, 14, 22. Un, ja tā forma, ko padod lietotājs, nav 11, 12, 13, 14 vai 22, tad mums ir jāizdod attiecīgi tur paziņojumi, jā, un kaut kas jādara. Bet tajā pašā laikā, tā kā mēs mantojam no klases kubs, mums ir jāsaglabā arī visas iepriekšējās īpašības no klases kubs. Tas nozīmē, ka, jo piemēram šeit mums ir pateikts, ka nosaukums ir jāveido no kuba krāsas un kubu skaita apvienojuma. Tātad, ja? Ar kuba krāsu mēs noteicām vecākā klasē. Līdz ar to mēs nevaram šeit uztaisīt vienkārši konstruktoru init. Konstruktors mums ir jātaisa, bet mēs nevaram vienkārši šeit paņemt un visu pārrakstīt no nulles. Ja mēs pārrakstīsim šeit init pilnīgi no nulles, jā, tas nozīmē, ka mums nestrādās garuma pārbaude vairāk. Jā? Vai jūs viņu gribat šeit no rokām rakstīt par jaunu? Tas aizņems vēl daudz laika. Tātad, ko mēs tā vietā darām? Tātad, kas mums notiek? Mums ir atribūti obligātais self, atslēgvārds. Mums ir mantotie tātad no vecākā garums un krāsa. Tātad garums, krāsa. Un mums ir jaunie tātad nosaukums tiks veidots automātiski, bet mums ir kubu skaits blokā. Tātad, let's say, nosauksim viņu kubu skaits. Lai būtu skaistāk. Mums ir forma, un visu pārējo mēs tam noģenerēsim automātiski. Un tad, lai mums nevajadzētu visu tēt rakstīt ar rociņām, visu to mistiku, ko mēs jau sarakstījām vecākā klasē, un mums arī nevajadzētu to rakstīt ar rociņām, citādi priekš, kā mēs to rakstījām pirmo reizi, tad mēs izsauksim metodi super, un tātad mantosim visu, kas mums ir no vecāka metodē init. Tātad super divas iekavas un punkts, viņš griežas pie vecāka un pasaka, ka lūdzu man no tās vecāka klases visu metodu pilnīgi nokopēt uz šejienu. Un mums vajadzīgā metode, tā ir metode init, kurai mēs padodam tikai garums un krāsa. No tiem atribūtiem, kas mums ir kopskaitā. Ja? Tālāk mēs uztaisīsim privāto mainīgo, lai būtu kubu skaits. Vienāds mūsu padotais kubu skaits. Nosaukums, tātad self nosaukums mums būs savienojums no kuba krāsas un kubu skaita. Tātad uztaisīsim, pārveidosim, droši paliek nedroši pilnīgi visu par tekstu. Tātad tas ir krasa plus str, jā, pārveidojam atkal uz tekstu kubu skaits. Nu, tie ir teorētiski self kubu skaits. Lai būtu self kubu skaits un self krāsa. Tātad. Tā būtu loģiskā. Un kā mēs zinām tātad, ka kubu skaits blokā ir privāts, mēs to zinām tāpēc, ka mums te pēkšņi parādās viena pasvītrojuma zīme. Tātad privātais, būs nevis ar vienu, bet ar divām pasvītrojuma zīmēm. Ar vienu ir protected aizsargātais. Tātad, vēlreiz, kā mēs zinām, ka mums kubu skaits ir privāts, viņam priekšā ir divas pasvītrojuma zīmes. Tajā momentā, kur ir self un tādas lietas. Ko tas dod? Tas mums īstenībā dod to, ka mēs viņam nevaram piekļūt no ārējās programmas, un tur vēl visādas lietas ir, bet tā ir galvenā atšķirība. Tātad, klasi bloks uztaisījām, kas manto no klasēs kubs, privāta, tātad īpašība kubu skaits blokā no 1 līdz 4. To mēs vēl atstāsim, ja no gadījumā mums tas būs vajadzīgs, jā. Nosaukumu mēs uztaisījām, tātad krāsa plus kubu skaits. Forma. Un tagad jāskatās būs par formu. Ja jau šeit ir tik daudz burtiņu, kas runājot par formu, tas nozīmē, ka kaut kurā momentā mums būs jāuztais kaut kāda pārbaude, ja?
Un paskatāmies bišku zemāk, un mēs redzam tātad, ja nu gadījumā parametrs forma neatbilst nosacījumiem, tad mums ir jāuzstāda vērtība derīgums uz 0, bet pretējā gadījumā mums ir jāuzstāda derīgums uz 1. Tātad, kā mēs varam šeit iekšā tajā pašā konstruktorā paskatīties, vai formā atbilst, ja? Nu, vienkāršākais variants, kas visiem uzreiz ienāk prātā, tātad, ja nu formā vienāds ar 11, or forma vienāds ar 12, bla, 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 jada. Un tas ir stipri daudz ir jāraksta, ja? Mēs varam to uztaisīt vienkāršāk, tātad formas nevar trāpīt. Vērtības, tātad mēs varam uztaisīt sarakstiņu ar iespējamām formas vērtībām. 11, 12, 13, 14, 22. Un tad skatīties, ja nu gadījumā, tātad parametrs forma, not in, nav iekšā sarakstā ar formas vērtībām, tātad tas, ko mēs saņēmām no lietotāja, nav iekšā sarakstā, kur ir 11, 12, 13, 14, 22. Tad, ja nu gadījumā viņš tur iekšā nav, tad mēs pasakam, ka self derīgums ir vienāds ar 0. Tātad mums ir nederīga kaut kāda tur forma, mums tas derīgums ir jāuzstāda uz 0. Else, pretējā gadījumā mēs pasakam, ka self derīgums ir vienāds ar 1. Tad citiem, ja viss ir kārtībā un tā vērtība tur iekšā ir, tad viņš ir derīgs tas objekts un derīgums vienāds ar 1. Tātad. Derīgumu mēs noņemsim, formu mēs noņemsim. Tātad, un skatāmies, mēs konstruktoru uztaisījām, tātad, ja parametra forma, te vēl vajadzēja arī izvadīt paziņojumu, ja? Tātad, ja mums neatbilst forma, mēs izvedām paziņojumu. Tātad, formā neatbilst nosacījumiem, or something, ja? Un uzstāda parametra derīgums vērtības, ok, to mēs esam izdarījuši. Ja mums vajag izvadīt paziņojumi, ja kubu skaits blokā neatbilst nosacījumiem. Arī, ja? Tātad, un es atstāju speciāli nenodzēs to rindiņu, tātad kubu skaitam blokā ir jābūt no 1 līdz 4. Ja tas ir kaut kas cits, tad mēs izvedām paziņojumu par kļūdu. Un tīri teorētiski mums to vajadzētu darīt kaut kur šeit, kur tas kubu skaits pirmo reizi parādās. Tātad if kubu skaits ir tātad no 1 līdz 4, tātad lielāks vienāds par 1, and tajā pašā laikā kubu skaits ir mazāks vienāds par 4, tad mums visi forši. Un mēs sakam, ka self kubu skaits ir kubu skaits. Visi forši, mēs piešķiram to vērtību. Else. No else varētu būt biku problēma, tātad pirmkārt mēs izdrukājam paziņojumu, sorry, nepareiza vērtība, nepareiza kubu skaita vērtība. Un viss, vairāk mēs neko nedaram spriežot attiecīgi, bet nu ok. Tā, un vēl viens mums ir jāuztaisa, ko mēs neesam izdarījuši, mums ir jāuztaisa metode. Mums ir jāuztaisa metode tilpums. Tātad def tilpums, un tilpums aprēķina un atgriež veselu skaitli bloka tilpumu kubikcentimetros. Un šeit ir tātad jāskatās uzmanīgi. Tātad, kāpēc mēs nevaram izmantot iepriekšējo metodi, kas bija vecāka klasē. Tur bija metode aprēķināt tilpumu, kas principā nodarbojas ar kaut ko baigi līdzīgu. Bet mēs viņu nevaram izmantot, jo tur mēs aprēķinām tikai 1 kubika tilpumu. Šeit mums ir vesels bloks, tur varētu būt 1, 2, 3 vai 4 kubiki. Un mums ir jāprēķina kopējais tilpums, jo mums ir teikts jāprēķina bloka tilpumu, nevis 1 kubika tilpumu. Ja? Tātad, ko mēs darām? Mēs pateiksim, uztaisīsim kuba tilpums. Un izsauksim metodi. Varam arī par jaunu aprēķināt. Aprēķināsim par jaunu, nav jau grūti. Tātad self garums 3. pakāpē. Varam arī izsaukt metodi, jau iepriekš izveidoto. Un attiecīgi
bloka tilpums. Tas būs kuba tilpums. Tātad mums ir kubi. Un tātad kuba tilpums sareizināts ar kubu skaitu. Paskatīsimies, vai mēs šitādā veidā varēsim piekļūt. Cerēsim, ka varēsim. Un tad atslēgu vārds tad aprēķina un atgriež. Tātad šeit mēs rakstam return bloka tilpums. Tātad mēs viņu ne tikai aprēķinām, mēs viņu arī atgriezām funkcijas beigās caur atslēgu vārdu return. Tātad šo te mēs padzēsīsim. Un tālāk ir atkal objekti. Ja? Objekti. Piespiežamies pie pašas maliņas. Uzrakstam objektu veidošana. Objektu veidošana or something, ja? Un tātad sākam taisīt objektus. Tātad izveidot klases blokus objektu, kas sastāv no 3 oranžas krāsas kubiem. Ja? Tātad orange 3. Vismaz tā bija pēc nosaukumiem, ka nosaukumi ir jāveido atbilstoši. Ja? Tātad tas ir bloks tipa objekts. Malas garums 5 cm, krāsa oranža, es neprotu to vārdu rakstīt, sorry. Tālāk mums ir kubu skaits ir 3, jo šis tam no 3 kubiem. Formas numurs 13. Jā, un piešķirtam nosacījumiem atbilstošu nosaukumu. Teorētiski mēs uzrakstījām orange 3, kā bija dots piemērā, un mūsu arī metode init, viņa automātiski uztaisīs viņam self nosaukums, uztaisīs normālu nosaukumu. Ja? Tā, šito varam izdēst. Nākamais. Izvadīt ekrānā, izveidotā objekta nosaukumu un tilpumu. Tātad print, orange 3 nosaukums. Un tilpumam, tātad orange 3 tilpums. Jā, tikai neaizmirstam, tātad, ja mēs izsaucam metodi kaut kādu, beigās jā ir tukšas iekavas. Šis ir uztaisīts. Tālāk izveidot klases blokus objektu, kas sastāv no 5 zilas krāsas kubiem ar garumu 7 cm un formas numurs 23. Tātad šeit būs biškucīti čakarīgi, mēs reiz redzam, ka formas numurs īstenībā mums neatbilst. Tātad 5 zilas krāsas kubi, tātad, teiksim, blue 5, lai būtu nosaukums. Tas ir bloks tipa objekts. Malas garums ir 7 cm, krāsa ir zila. Kubu skaits ir 5. Forma ir 23. Šeit mums tālāk rodas biškucīt problēma. Tātad forma 23, kā jau teicu, viņi neatbilst nosacījumiem. Izvadīt ekrānā izveidotā objektu un nosaukumu un derīgumu. Tātad print, blue 5 nosaukums un blue 5 derīgums. Un šajā momentā viņš izvadīs, ka derīgums ir 0, jo mums neatbilst tas formas nosaukums, jā, un līdz ar to rodas problēma. Un tālāk mums ir jānomaina objektam formas numurs uz 12, jā, un mēs redzam, ka burtiski nākamais uzdevums ir arī izvadīt ekrānā izveidotā objekta nosaukumu un derīgumu. Tas nozīmē, ko mums ir jānomaina forma uz 12 uz pareizo, bet tajā pašā laikā mums ir jāizdara kaut kā tā, lai mainot formu, ja viņi atbilst nosacījumiem, nomainītos arī derīgums. Jūs jau varētu vienkārši šeit ierakstīt blue 5 forma vienāds 12, bet tas nenomainīs derīgumu. Vienkāršākais variants, kā mēs šo te varam tātad apiet, tas ir uztaisīt vēl vienu metodi, teiksim, lai viņa būtu def mainīt formu, un pieņemsim self. Obligātais tātad tas liek vārds self un, teiksim, jaunā forma. Un principā šeit mēs varam paņemt un iekopēt no šejienes. Jā, tātad formas vērtības ir tāda.
Ja no gadījumā jaunā forma nav iekšā tajās formas vērtībās, tad mēs pasakam, ka viņa neatbilst. Pretējā gadījumā mēs uzstādām to savu derīgumus uz pareizo vieninieku, jā, tikai. Nu, lūk, it kā nokopēts tekstiņš, jā, tātad atkal mums ir formas vērtības, mums ir kaut kāda mistiskā jaunā formas vērtība, ko mēs saņemam no lietotāja, un ja šī jaunā formas vērtība nav iekšā sarakstā ar mūsu derīgajām, pareizajām vērtībām, tad mēs izvedam paziņojumu, ka neatbilst nosacījumiem un derīgumu uzstādām uz nulles. Pretējā gadījumā, ja visi čiki-piki, ja mums tas ir atbilstoša formas vērtība, tad mēs pasakam, ka derīgums ir vienāds ar 1. Tātad, ko mēs darām? Mums ir jānomaina šim objektam blue 5, mainīt formu, un mēs padodam jauno formas vērtību, kas ir 12. Ja? Kāpēc mēs viņu te padodam? Tāpēc, ka mums bija atslēgvārds self, bija mainīt formu, un mums bija vakur vēl viens parametrs, kas ir jaunā forma. Tātad, mainīt formu un ieliekam jauno formu, kas ir 12. Nu, un attiecīgi vēlreiz izprintējam, tātad print, atkal blue. Es īstenībā varēju nokopēt. Kāpēc es rakstu par jaunu? Tātad izprintējam izveidotā objekta nosaukumu un derīgumu. Hop, šitie 2 punkti arī ir uztaisīti. Nu, mēģinam tagad palaist visu šo te lietu. Ne šito mēģinam palaist. Yeah. Un mēs nonākam pie problēmas ar privātiem mainīgiem. Un problēma ir tāda, ka mēs nevaram piekļūt privātiem mainīgajiem, ja? Tā. Vai arī es esmu nepareizi uzrakstījis, vēl viens variants. Uzrakstīts ir pareizi. Čau. Lai piekļūtu, īstenībā mēs jau varētu arī šito kubu skaitu paņemt, nevis caur self to darīt. Kas laikam būtu arī vienkāršākais variants. Labi, pamēģināsim tā. Nevienā veitā mums it kā nav teikts, kā pareizi būtu jādara un kā pareizi būtu jāņem, kura vērtība jāsau. Varam izmantot arī šo. Tātad nevis privāto vērtību kubu skaits, bet to, ko mēs esam saņēmuši no lietotāja. Nu, kaut vai pagaidām, lai tīri pārbaudītu, jā. Un ko mēs redzam terminālī? Mēs redzam pašu sākumu, tur, kur mums bija objekti no klases kubs. Tātad tas ir līdz šejienei. Līdz šejienei tas ir, jā. Tālāk mums sākas tātad oranža. Tātad, lūk, mums ir nosaukums, lūk, mums ir tilpums blokam. Tad mēs redzam, ka ir skaita vērtība nepareiza kaut kur, ja, un forma neatbilst nosacījumiem. Tālāk mēs redzam, ka mums ir zila, tātad tas nosaukums, un derīgums ir 0, un tad viņš nomainīs uz pareizo caur vieninieku. Un pašās beigās mēs redzam, ka mums tiek likvidēti pilnīgi visi objekti. Tātad pirmais zaļais objekts, tas ir kubs. Un attiecīgi oranžais un zilais, tie ir bloki. Ja? Bet tā kā bloks manto visu no klases kubs, tad viņš manto arī to del destruktoru. Tā. Un tātad, ko es tagad redzu? Es redzu, ka viņš man raksta arī vienā momentā izdot paziņojumu, ka kubu skaits bija nederīgs, un es pieļauju, ka tāpēc tur bija tā kļūda. Un kubu skaits mums ir beidzamais, ko mēs tur padevām, bija, kurš atcerās, cik tas bija, 3 oranžas krāsas kubi, garums 5, formas numurs 13, ok, 5 zilas krāsas kubi. Tātad mums bija 5 kubi, bet mums nevienā vietā nav pateikts, kāda mēs varam uzlikt tad minimālo kuba vērtību īstenībā kubu skaita blokā.
Jo, pagaidām atstāsim šādi. Nu, tīri teorētiski problēma te radās ne tikai tāpēc, ka tas ir privāts vainīgais, bet arī tāpēc, ka viņam netika piešķirta vērtība. Jo beidzamajam objektam tātad vērtība kubu skaits bija 5, līdz ar to šis te bloks nenostrādā. Mēs varam izdarīt, varam atgriezt self, nu tīri tā paskatīties, vai tas strādās vai nestrādās. Ja mums būtu, piemēram, bijusi prasība, ka tad, kad kubu skaits ir nepareizs cipars, viņš nav no 1 līdz 4, bet, piemēram, mūsu gadījumā, ka tas bija 5, tad, piemēram, ja būtu prasība, ka tad mēs arī uzstādām uz kaut kādu tur minimālo iespējamo, kas mūsu gadījumā ir 1. Tad es pieļauju, ka mums te viss smuki nostrādātu. Es ceru. Jēj, nostrādāja. Jā, tad problēma bija tajā, ka mums bija pārbaude uzlikta uz to kubu skaitu, un tikai tajā gadījumā, ja viņš atbild, tad mēs viņu piešķīrām. Ja nē, tad mēs viņu nepiešķīrām. Nu, tur bija tā problēma. Bet, principā, var veidot abos divos veidos. Vai nu jūs piešķirt kaut kādu tur minimālo, vai jūs vispār izņemat ārā viņu no if-else un atsevišķi, ja viņu uzliekat, neraugoties uz to, vai atbilst vai neatbilst, mēs vienmēr uzliekam kaut kādu tur kubu skaitu. Bet viss pārējais mums strādā. Vai arī otrs variants bija tāds, ka šeit mēs varējām izmantot nevis self kubu skaits privāto piešķirto, bet vienkārši kubu skaits, ko saņēmām no lietotāja. So, lai iegūtu šos 32 punktus, jā, man sanāca 65 rindiņas, kas nemaz nav tik daudz. Video sanāca varbūt garš, bet tas bija tikai tāpēc, ka es jums cītīgi stāstīju, ko mēs liekam un kāpēc mēs liekam. Ja jūs to taisītu paši, jūs to uztaisītu, nu, ja jūs zinat, ko jūs darat, tad jūs to uztaisītu apmēram, minūtes 20 maksimums. Jā, tātad sēžam rakstam, vēlreiz. Tātad katrā klasē obligāti mums būs kaut kāda metode konstruktors, jeb inicializācijas metode, tas ir viens un tas pats, tas ir definīt. Katrā metodē, kas ir iekšā klasē, mums būs obligāti atslēgvārds self. Jā, jūs redzat, kur ir delete, tur ir self, tur, kur ir aprēķināt tilpumu, ir self, Tur, kur mums būs rakstīts uzdevumā, ka aprēķina un atgriež kaut ko, tad obligāti ir jālieto atslēgvārds return. Tad funkcija kaut ko atgriež. Jā. Piemēram, tā metode del viņa var neko neatgriezt, viņa vienkārši var izprintēt, jo mums uzdevumā nebija nekas par atgriešanu. Ja? Tur bija tikai jāizvada paziņojums par to, ka objekts ir likvidēts un kāda viņa bija krāsa. Bet tur, kur ir aprēķināt tilpumu, mums bija rakstīts aprēķina un atgriež, tas nozīmē, ka ir obligāti return jāpierakstā. Objektu veidošana notiek pēc klases, pēc visām metodēm, pēc visām panskām, piestumjamies pie pašas maliņas, sarakstam savus objektus. Vienkārši ņemiet, lieciet pirkstiņu uz teksta, velciet pa tekstu, sekojiet nosacījumiem, principā tur viss ir ļoti skaidri uzrakstīts. Neaizmirstam pielikt periodiski šur tur it nekur komentārus, un ja mums ir kaut kāds koda gabals, kurš iespējams izraisīs kļūdas, mēs viņu ieliekam blokā try, un iespējamās kļūdas apstrādājam blokā accept. Ja? Tad tālāk, lūk, mums ir nākamā klase, kas manto, kā mēs zinām, ka viņa manto, mēs ieliekam iekšā vecāka klase iekavās pie klases nosaukuma. Tātad klase bloks iekavās, manto no klases kubs. Atkal tieši tāpat, kā mums bija pirmā metode, kas ir vienmēr kāmeni baznīcā ir init metode. Vienīgais, kas šeit atšķiras, ja nu gadījumā jūs mantojat no vecāka metodes, ja, kaut ko, tad jūs vismaz daļa varat pārmantot pa taisno ar metodi super. Lai mums nevajadzētu pārrakstīt ar rociņām visu, kas jau bija pierakstīts klasē kubs, mēs izsaucam metodi super un pasakam hopā, nokopējam mums visu, kas ir vecāka klasē kubs, visu, kas ir metodē init. Ja? Un jāda uz priekšu, obligāti lasām uzmanīgi, piemēram, šeit bija catch ar to bloka tilpumu. Ja jūs te vienkārši būtu uztaisījuši viena kuba tilpumu, tas būtu nepareizi. Jā, tātad uzmanīgi lasām un mēģinam slēgt iekšā loģisko domāšanu matemātiku. Un, ja nu gadījumā kaut kas notiek, tad nepadodamies, lasam to, kas ir rakstīts error paziņojumos, jā, tad principā tur arī normāla sakarīga angļu valodā, viss ir rakstīts un pie labas vēlēšanās var saprast, ko no jums grib. Okidoki, ja būs laiciņš, drīzumā būs vēl par datu struktūrām viens video, ja nē, raudiet un burties paši, veiksmīgi.